Короче, сегодня мы собрались в Эргли. Вот это дело надо будет замазать, потому что на Circle другого пивка нет. Сегодня Hill Climb Drag Race. Так что поедем посмотрим. Но мы уже все проспали. Мотоциклы по ходу начали. Так что встретимся на горе. Давай, Пабло. Балес. Ну вот хоть местные дорогу покажут, не? На заднем приводе тут ловить нечего. Нужно ждать следующий класс. Там еще баги, гибриды. Будем смотреть. Но народу много. Конечно, обстановочка тут интересная. Я уже по колено в грязи, но надо идти за пивком. Они эти размеры называются там 30 с чем-то. Ну, я когда правда смотрю. А вон 34 колес. Ну тут от Nissan уже ничего не осталось. Это вообще по пояс, колесо. Ручка у нее реально модная. Стилизован под ниндзя черепашек. С куском пиццы на крыше. Вот это прямоток. Uzraujot jau pie sarkanajām gaismām, un zaļas augstateņas startē īstajā brīdī, un tikko tā soli. Еще один интересный тюнинг. Сзади спойлер из сантехнических труб. Фирма BioVida. Это фирма, которая занимается канализациями. Спереди Бэтмен. Короче, до магазина нам километр шагать. Бабкина настойка, ёха. Может, интересно, у меня документ надо. Да видно. Рабочий. А что это за фирма? Это Nike? Это Worker. Это Worker? Nike Worker. О, Worker. Ну вот это вообще модельные туфли, чисто туда. Эко. Paraugs startu ar savu džipu, ar savu monstruozo offroad tehniku, bet doties tur ar lielāku ātrumu jau pietuvu. Kāds neiet, viņš tam vēl domās tur lielākam ātrumam, tā kā necīstīties, viņš vēl nesāk. Offroada monstru iet augšā kalnā, Frebergs jau ir stāvokļā trasos. Ātrākie no hibrīdiem, šeit trīs strīgākie no hibrīdiem ir gatavi cīņā, Petriņš paceļ startu. Aiziet pilnā gāzē augšā kalnā, Reids Franca priekšpēc tam skubītu.
Tomēr tiek priekšā, jebkurā gadījumā reiz savu aparātu, un tagad lieliski aizvada arī. Это не кватро. Макс, это кватро? Это трио. Ну, какие ваши комментарии? Комментарии, Иван. Сергей! О, ваш комментарий. Эй! Орлы, вольвоводы, ваш комментарий. Короче, всем понравилось. Pietuvojas Zimets Makvīns, Lauris Danovskis augšā kaldā. Ir pirmais pārfiniša līnijā. Zimets Makvīns. За него. За Маквин, да. Absolūtā vairākumā te ir Audi. Un turās A6 arī labā. Tevā kādu bedri tur pagi izrakuši. Bet skaties, Слушай, я бы никогда в жизни не подумал. vecais sešinieks iet tālāk. А 6. Gāks tas slīpums sarkanajā trasē, zilajā ir lēzerāks sākums un beigas stāvākas. Nu, vismaz līdz ieskaitē varbūt izdosies aizbraukt. Ir sarkanajiem karogiem garā, vismaz atzīmēsies vēsturē, ka ir rezultāts. Un tur pāris metru tālāk arī beidz. Ceļš tad eška, kur viss bija kārtībā, vēl līdz pirmā brauciena finišā paliek startās stūrīt rokā. Metriņš pierāda, ka pret Skubīdu visa multeņu pasauli iet augšā priekškalnā. Pilnīgi nevadāms aparāts, tur kaut kur zem tās paskats. Esi uzvarējis visus. Pār finiša līnijai un ir kalna galā. Redzēsim, kā iezāls ļāvējiem par sarkano trasu Silajā izdevās tikt gandrīz līdz puskalnam. Te lielākais stāvums vēl ir priekšā. Dairis Lauskis ar Marejas zāles ļāvēju. Ir ticis jau gandrīz līdz pustrasei. Priekšā stāvākais trasu pusē. Ātrāk tas ļāvējs vienkārši neiet. Viņš tam vēl domā tur un lielākam ātrumam. Tā kā nesatīties, viņš vēl nesājās. Viņš joprojām brauc. Tā viņš brauc. Rāmjās ar vien augstāk un augstāk. Pēdējā. Pietrūks, burtiski, pāris metri. Pret sniega motociklu ar kartona virsbūvi un kaut kas nesaslēdzās žvaginam pazūd. Viss ātrums un pātrinājums jau pirmajos metros. Vienīgais brauciens līdz šim, kurš vēl nav izdevies, kas startā nesagaida un paliciet pārcīnām tajā Iedzienos pār finiša līnijai. Sākums līdzīgs. Tur pagīs nekā un pēkšņi padūt vārdas un zītam lielajam aparātam un sudrabiņš netiek. Un Silverbīs paliek. Tikmēr jau līdz puskalnam aizbrauc Bērziņš ar savu Audi. Un Foresters tā mierīgi un neatlaidīgi kārpās augšā, bet reiztrā Bērziņš un Audi uzreiz zaudē visu tempu, kamēr Foresters ar tādu ātrumu kā iesācīs, ar tādu arī tuvojas finišam un augšā ir.